Labdien! Mani sauc Arturs Bogdanovs, un es jums šodien gribu parunāt par interesantu tēmu. Par to, kā es savu vienu no biznesiem, kad es atvēru, kādas man bija sajūtas. Es jau pirms 2008. gada, es jau biju uzņēmējs, bet es biju biznesa veidojis vairāku cilvēku kopā. Es domāju, viena no pirmajiem biznesiem parasti cilvēki mēģina darīt ar kādu kopā, jo pašiem ir bailes uzņemties visu procesu atbildību uz sevi. Parasti cilvēki meklē, kuru ar kādu varētu sadarboties. Es arī tāpat izdarīju, mēs nodibinājām vienu uzņēmumu 2005. gadā. Diemžēl pēc gada mēs visi bijām sastrīdējušies un savā starpā šos uzņēmumu daļas jau pārdevuši. Tas nebija veiksmīgs projekts, un man šī pieredze bija palikusi. Un es 8. gadā nolēmu visu darīt viens pats. Man bija bailes. Man bija uztraukums, kā tas viss notiks tagad. Man bija internetu veikals, un pirmais veikals, man vēl nebija noīrētas telpas. Pirmā darījums man bija Sateklas ielā Statoilā. Es aizbraucu uz šo Statoilu, es stāvēju ar to preci, man atbrauca tas cilvēks, kas viņu bija pasūtījis, jauns vīrietis, viņš man atstāja naudu un aizbrauca. Es stāvēju, es viņam izrakstīju čeku, un es stāvēju to naudu, un es saprotu, wow, tas darbojās. Jūs zināt, tas ir tāds gandarījums, kad kaut ko izdari, un tu redzi rezultātu. Tu redzi rezultātu, kas aiziet. Es biju izvēles priekšā jau arī 2 gadi atpakaļ, ko darīt. Es biju izvēles priekšā arī pusgadu atpakaļ, ko darīt, kā veidot savu biznesu, kā viņu attīstīt vairāk, kā lai varētu vairāk dažādās valstīs sākt strādāt. Un es pusgadu atpakaļ atkal pieņēmu vienu ļoti izaicinošu priekš sevis tādu lēmumu mācīties ārzemēs, ne savā dzimtajā valodā. Un es jūtu tagad, jā, tas, ko mēs tagad darām, tas, ko es jums gribu iedot, tā informācija, ko es esmu ieguvis. Es samaksāju par apmācībām, kurā man arī tāpat bija pirmā reizē. Tā bija pilnīgi jauna niša, man ir 43 gadi. Tas gandarījums ir, ka jums tas interesē, un ka es jums tiešām šovakar varēšu iedot kvalitatīvu informāciju. Tiešām tiekamies šodien 7. vakarā, es jums nosūtīšu vēl vienu ēpastu ar saiti, kur jūs varat ienākt webināru istabā. Tiekamies 19:00. Spiežiet like. Uz redzēšanos!